Ja es tagad kādam jaunietim pajautātu, kāds ir tavs iecienītākais produkts, visdrīzāk sekotu atbildē čipsi. Mēs nolēmām paviesoties slavenajā ādažu ražotnē. Zeltaina kartupeļa kraukšķis vienmēr liek atcerēties ādažu čipsus. Jau gadu desmitiem uzņēmums spējas pārsteigt ne tikai ar dažādu veidu kartupeļu izstrādājumiem, bet arī ar izcilām garšas kombinācijām, kas šobrīd skaitāmas jau 11. Īstiem latviešiem garšo krējums un sīpoli, dilles, tomāts un siers. Katru dienu uzņēmumā vismaz 50 tonnas kartupeļu iegūst jaunu garšu, kļūstot par neatņemamu sastāvdaļu atpūtas brīdī ģimenēs un draugu lokā. Šobrīd ādažu čipsi ir vienīgais pilna cikla uzņēmums Baltijā. Ādaži no citiem uzņēmumiem atšķirās ar to, ka mēs paši audzējam kartupeļus, paši viņus uzglabājam, šķirojam, ražojam čipšus un izvadājam pa veikaliem. Ne visi kartupeļi, kas nonākuši uzņēmumā, ir pilntiesīgi kļūt par zeltainiem, gardiem un smaržīgiem čipsiem. Gadā saražotās tonnas kraukšķu top no Latvijā audzētiem īpaši atlasītiem kartupeļiem, kuru diametrs nedrīkst būt lielāks par 80 mm. Kartupeļiem ir jābūt apaļiem, ar zemu cukura saturu un pēc iespējas mazāka atsainiem. Kartupeļu pārtapšana čipsos nav garš, tomēr darbietilpīgs process. Sākumā atlasa akmeņus un zemi, pēc tam atšķir mazāka izmēra kartupeļus no lielajiem, tad seko mazgāšana un mizošana. Kartupeļa izmēram ir svarīga nozīme arī tādēļ, lai mizojamā mašīna nenogrieztu par daudz no vērtīgā dārzeņa. Pēc kartupeļu mazgāšanas un mizošanas notiek kartupeļu inspekcija, lai mēs nepieļautu šādu zaļu kartupeļu nonākšanu čipšu paciņā. Nederīgos zaļos kartupeļus neizmet, tie nonāk lobarībā. Tikmēr, kā paši uzņēmuma darbinieki smej, pa ūdens transportu, kas ir caurule ar spēcīgu ūdens straumi, derīgie topeņi nonāk ražošanas līnijā. Šeit kartupeļi pēc mazgāšanas un inspekcijas tiek sagrieztas glītās vienādās šķēlītēs. Pēc kartupeļu sagriešanas šeit ar ūdens palīdzību no čipšu šķēlītēm tiek noskalots liekais cukurs un ciete, kas nodrošina čipšu zeltainumu pēc izcepšanas. Nosusinātas kartupeļu šķēlītes nonāk vārošā augu eļļā, kur 163 grādos 90 sekundžu laikā pārtop par gardu un kraukšķīgu našķi. Tieši šī vieta, kur kartupelis ir pārvērsts pilnvērtīgā čipsī, esot viena no iecienītākajām vietām arī darbinieku vidū. Pirmkārt, viņi ir zeltaini, skaisti un ļoti labi smaržotāki. Bet ar to vien kraukšķīgā kartupeļa ceļš pie kārumniekiem nebeidzas. Katram čipsim ir jābūt savai īpašai garšai. To pievieno ražošanas cikla beigās. Lasis, paprika, krējums, dilles, siers un vēl daudz un dažādu garšu izbaudāmas, pateicoties meistarīgi sakombinētām garšvielām, kurās pēc cepšanas nonāk katra kartupeļu daiviņa. Ražošanas procesa posmā tiek veikta čipšu inspekcija. No esošajiem čipšiem tiek atlasīti neatbilstošie. Visbiežāk tie ir brūnie vai melnie čipši. Kamēr ādažu čipsi turpina ceļu uz iepakošanu, pie kārumniekiem steidzas citas iecienītas uzkodas. Paralēli kartupeļu čipsiem mājvieta ādažos ir atraduši arī sāļās kukurūzas un rīsu uzkodas. Populārākais no tiem ir mūsu siera bumbas. Ādažu čipsu uzņēmumā top gandrīz 100 dažādu nosaukumu atpūtas brīžiem paredzētu kārumu. Šeit čipsi tiek sasvērti pakās. Šie kausiņi nodrošina to, ka pakā ir vienāds svars nepārtraukti. Čipsus iecienījuši ne tikai Latvijas pircēji, bet arī kāruma cienītāji no Lietuvas, Igaunijas, bijušo NVS valstīm, Īrijas, Lielbritānijas un Vācijas. Un galvenais garšo arī pašiem. Protams, īpaši jau maniem bērniem. No februāra līdz pat oktobrim uzņēmumā čipsi top 24 stundas diennaktī, 5 dienas nedēļā, nodarbinot pārsvarā tikai vietējos ļaudis un atzīstot, ka viņu ražotie čipsi nav salīdzināmi ar citu valstu piedāvājumu.